Nu, tas viņš laikam ir dirž. Nu, kto? Kņūkurs, o tas garš, es viņu redzu vienu. Nu, nevar būt, ka skudrulāts. Nakti. A viņš tos baltos, nu, tarpus baltos. Te Gurtju Juris no Latgales. Lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sulīgus. Par šito ceļu un par Gurtjūri, kad es biju riktīgi maziņš, gadi man bija kaut kādi, nezinu, 7 varētu būt. Principā kaut kādas vasaras 7, 10. Es no Rīgas braucu un dzīvoju šeit Latgalē lauku mājā, kur nebija ne elektrības nekā, mēs pa vasarām te dzīvojām. Tad braucu pie jūrā ar vecu tādu, nezinu, kā tos riteņus mazos sauc ar piepumpējumām riepām. Mūžīgi bija astotnieks un vēl spieķis ar plaķenēm. Regulēja, lai nav tas astotnieks, moši jūs zinat, ar tādu mazo minos pakaļ pie jūrā. Viņš gan te nedzīvoja, viņš Krāslavā, Jurītim bija foršs sencīts, Marians. Un pie viņa minos pakaļ, kur tu jau atlīdi, tev bagāžniekā bija jāsēž. Minos pakaļ piena burkai, jūra māma kā pienu, viņiem bija govs, piena slauca. Un tad es minos tai 3 litrienē pakaļ, tas bija vesela dienas misija, jo mana māja atradās tur kaut kādi 3 kilometri no jūra. Principā pasākums uz veselu dienu bija. Nu, šef, kur tu esi? Strādāju. Kā tev šitā piekava derēs? Mēslē. Te jau izstās, ka ir putni samēslojuši. Nu, tikai pie manis arī tas pats no Kosovo. Nu, kur dzīt klāt, šef? Brauc aiz traktora. Ir pie tās gubas. Tas melnā zeme, kur? Nu, tur navos kāds. Navos tas ir? Nu, tā kā es nezinu, paklau, a tu ko, gribi tīro? Vajag maisīt, laikam. Maisīt ar zemi. Es domāju, iemetam te zemi, tur ar lāpst arī samaisīs. Nu, zemes varam ir pie manis paņemt. Man jau nav zeme. Tev nav zemes? Pie tevis tur ir... Vispār nekā vairs nav. Nu, karoči brauc. Davai braucu. Pasties, kā Jurkas traktors šeit stāv. Apkārt apļāvis, ja? Un traktors stāv šeit zālītē. Foršs traktors īstenībā. Visu bērnību atceros to te traktoru, kā brauc garām. Tā es skatos, ja traktoram ir priekšpiedziņa. Redzēja tādu priekšpiedziņu. Tad es uzreiz kliedzu, ka tas ir Marians. Un beigās bija tā, ka visi traktori, kas brauc garām, visi bija Marians. Nu, tas jūra fāterīts. Baigi foršais džeks bija. Cik es no bērnības atceros, jā, baigi foršais. Jurka, es no bērnības atceros, kas tev bija fāteriem? Kādreiz tev traktors viņam neuzstomā šitas virsū neuzbrauc vai kaut kas tāds? Bija kā, stāvēja no kalna. Jā. Agrāk kā viņš no kalna satēja, no jau starteris, lai nebija jāstāv. Jā, raz no kalna, все. Nu, karoči, viņam tas traktors tā, nu, karoči, kas tur, bremzes vai ko. Ja pēc viņš, karoči, pats. Kas skrēja uz ezeru. Tur pie ezera bija... Pamuļķi. Bija, karoči, purs. Jā. Izrokts. I taņi pūra traktors izahujājusi. Tev nebija fāterim kaut kādu visu pirkstu nebija uz rokām, kaut kas tāds atceros, ne? Viņš ar zāgi atgrieza. Gatarī vai? Nē, ar zāgi, malku. Karoči, zāgie malku, viņa ziemā, viņam cimds bija. Jā. Malku pagrūda. Ir cimdi ierāva? Jā, viņš tur pļāpāja. Iz to zāgi džirk. I, karoči, ar, nu, cimdu. Jā. Ot. Nu, i ko, viņam laikam šeit tot vienu laikam atzagēja pirkstu, a divu, karoči, kalvus. Nu, karoči. Salauzīt. Nu, i atgrieza viņam tavu. Ot. A iначе gangrena tā būtu, nu tā. Jā. Nu šo, viņam tikai viens pirksts, ot šitais to bija. Pīkšķis, o tas atceros, jā. Jā, a šito viņam nebija. Все, grūzējam. Man tikai viena lāpsta līdz. Ai? Man tikai viena lāpsta. Tu strādā, es filmēju. Nē, paņemāš, vajag uzreiz šito zemes paņemt. Samiksēt. Viņu vajag samaisīt. Par to, ka vienu... Viņa var cepni sādēt, paņemājies. Vai, ot šita lāpsta. Es, karoči, ņemu to no šejienes un tu. Nē, tikai varbūt mēs piebrauksim.
Uzreiz jau labāk samiksēt. Nē, nu jā, tev tik daudz nevajag. Man daudz nevajag, nē. Cik tev stādu tu? Man ir 3 vīnogas un mamma nopirko 4 puķis. Nu, Tās zemēs tādāmās. Nu, tā kā cik tur puķiem vajag? Vīnogām vajag metrs reiz metrs. Man tā teica, rakt bedri. Tu ko smējies? Es nezinu. Kas tu pateici? Tie, kas vīnogas tādas pārdod. Es nezinu, viņi man video atsūtīja. Kā kaut kas tur komentārā rakstīja? Nu, ko? Metrus uz metru? I dziļumā metru? Tu ko, охренел? Nē, nu es pirmo reizi dzirdu, ko metrus... Kroči, visu pļauju tev te norakstim. Metrus uz metru. Tas tā tu vajag vai... Atbrauc trūšers ir roktās bedri, ko es tev rokšu metrus uz metru. Tu vari cilvēku paglabāt metrus uz metru. 2 uz metru, i cilvēku vari. Davai! Tu nesāj! Tev pilnu vajag? Pilnu nē. Nu pietiks man, ja, nu blin. Nu cik tam pukiem vajag? Nu, nē, nu, da pietiks 2, jomai. Nu, davai 2 lapsas medzemes i šo. 2 saules zemes, jā. Domāju par to, ka man tik pirts tā vēl gatavojas. Nu. Kurš iestādīt palīdzēs? Tur brauksim, iesādīsim i fiksim mani uz māju. Nu, gatavs šodien Hinārai dzimeni svinēt? Es visādi gatavs, es katru dienu gatavs. Nu, davai pagnaļi. Sadarīs darbus un tad... Paga, es pateikšu Reģinai. Davai. Principā, Gurķu jūras sērijas pašizmaksa ir kaut kur, nu, minimums 500 eiro plus PVN, kas pašām no savas kabatas arī tiek finansēta visa montēšana. Paldies Artūram Goldmanim par super viģiku montēšanu. Bet, ja kāds interesants cilvēks vai kaut ko vai kādu pakalpojumu grib šādu filmu par sevīm uztaisīt YouTube kanālā, tad tas izmaksā 2000 eiro plus PVN un varat rakstīt uz info@zemlets.lv. Es kaut kur baigi neskrienu. Gribat, bet atcerieties, ka viss atkarīgs no jums, kāds jūs cilvēks, ko jūs gribat parādīt. Es braukšu ar kameru līdzi, būs kvalitāte, būs labi samontēts. Pārējais jau viss no jums ir apstākļi, ko daram, ko nedaram. Lēp, naču, atkal jākāp iekšā, jā. Brauksim mājā, lai tev nav jāskrien ar kājām. Da, man liekas, viņš slīgs ir. Viņš, kad nevajag, tad viņš visur var iekāpt. Kad vajag, tad viņš nevar iekāpt. A kur tu gribi stādīt? Tas ir jautājums jau cits. Tu zini, ka vīnogam vajag kaut kādu taisi. Viņš tā, kā saka, viņam kādu tiklu vajag. Viņš pa tiklu pēc tam pats. Paukšu, jā? Jā. Pagad, tu tās iesim, apstīsimies kopā. Tev neies pa zemi. Naču. Nemājies? Viņam vajag kaut kādu, nu, tipa... Ot, kā tu domā, ja šeit priekšā vai šeit sūdīga vieta? Karoči, viņš tev šeit ies. Jā. I uz augšu ies, i tā tev, karoči, pušu būs dēļi. Man bija pie mājas. Saules tad nav. Ot, šeit, pieņemsim, te bija avenes un visko arī pie pirts arī nevar. Nē. A šeit, ja mēs šeit liekam, tad eku koks maisīs. Ēna būs, ne? Labi. A ja mēs šeit taisam, tur, kur grils ir, un es pēc tam režģi uztaisu. Šeit redzi, visi brauka, nu. Nē. Arī nedara, jā? Šeit nē. Nu, tur, kur ir dārs, reku te, un to režģi jau uzreiz nevajag, to pēc tam var uzbūvēt, ko? Nē, nu jā, pēc tam, jā. Nu, piemēram, kaut vai terē, kur? Pagaid, vot šeit var, lai viņi pēc tam kaut kādu tīklu metālē. Augšā, jā? Nē, nu, prosta, nu, piemēram, kābo zaboru, tu vot sataisi. Viņš tā ies pa šito. Tur diezgan augstu vajag taisīt. Tur kādus stieņus, nu metāla stieņus. Nu, bet to nākamgad jau varēs. Nu, jā. Nu, davai, tad te moški rokam un miers. Par to, kā... Te arī mīksts varēs ierakt ātri. Saulē būs visu laiku. Jā. Tā man kamera. Lēpie, kur aizgāja? Nu, tad te, jā. Es braucu klāt. Jā. Davai no sākuma bedres izroši. Davai, es to parādīšu vēl, ko vajag. Tikai māmai, es nezinu, kur to vajag stādīt visu. Reku, šito te vajag vēl. Šitos 3, bet tos citur laikam. Šitos 3? Jā. Nu, šito priekšā laikam vajag. Laikam. Es nezinu. Vai māmai komanda, kur viņai vajag? Uzreiz bedri rokam. Ir arī tā vajag.
2, 3, lai pļaujumu var pabraukt. Vo. Vai ar, jā. Jā, lai pa vidu un tā var apbraukt ar pļaujumiem. Tev vajag, vai šeit tu varētu pārbraukt? Ot šeit kaut kur vajag stāt. Jā. Vai tu varētu šeit ar to traktu? Un attālums tāds arī, lai var izbraukt cauri. Pagaid, pretī vienam stābam, reku pretī otram un pretī trešajam, jā? Tam un viss. Tā, pa stābiem. Nu. Всё. Pagnaļi. Tačkuņiem vajag zemi laikam šito kaut kur izvest. Kāpēc? A tev šeit laba zeme? Sūdīga. Reku skāduļu vīnogas. Un tačku es tev paņem, jā? Nu jā, par to, ka sliktu zemi mēs izvedīsim. Nē, nē. Davai šeit tuvāk. Nu, davai. Nu, padēļ kā mums. Varbūt tur kaut kas vēl būs. Pareizi? Nu, davai. Varbūt uz manu pusi tuvāk, lai nav tur tik tuvu. Es to režģolu uzcelšu. Nē, vajag tā lai būtu 3. Uz priekšu. Mājies? Pagaņi, nifigā. A davai tā. Par to, ka saule visu laiku būs. Jā. Tā vajag, davai, tā. Nu jā, dienvidu reku tur. Jā. Bet kurķu jūris no darbiem nebaidās. Un parādīs, kur vēži ziemo. Man liekas, ka viņi teica, ka kociņas laikam jāatstāj būs. Jā. A kur vajadzētu lakšie kociņu? Tur skatos, ka nav, vai ir tur? Kaut kas ir? Tu it atnesīšu. No, kādu kociņu. Apskaties. Ideāļniks. Kāda tev komanda, ne? Jā. Nu, gatavs, Jurka, viss. Es ko atbraucu šeit? Meķet? Vai strādā? Šķieres nes. Starp citu piesakoju TikTokā mana sapņu garāža. Drīzumā plānoju celt savu garāžu un arī taisīt filmas par to un arī TikTokā likt. Meklēju arī atbalstītājs, kurš palīdzēs ar labām cenām, sadarbībām. Tā, kur tam mums jūras šodien? No ko, ja esam pirtī atkal? Sestdiena. Tūlīt Regina tur mazgāties, pagaidām. Tūlīt viņa izmazgāsies, tūlīt tev parādīšu. Ko mums vajag? Gladiolas, ja? Jā. Ko stādīs kaut kur? Nē, nākoši gadu. Nu, ko tu tur darīsi? Tūlīt. Nē, uz siltumnīcu. Tūlīt redzēsi, kādi dūmi būs. Tūlīt caur 5 minūtēm. Redzēsi, ka šeit būs. Nu, korieši, ja ir zāle visa. Kaput. Nu, tas sērs. Stāv līdz jaunajam gadam. Es paņemu sarkano. Apēdu, zaļa stāv. Jašķītiņa pieber. Ņiv. Davai. Paskatī. Redzi, jau nevienu nav. Все, gatavs jau uz ziemu. Все, pārāks. Sezona beidzās. Jā, jau. Vajag varbūt atpusties drusku. Tak nav kā atpusties. Malku vajag. Man zini, cik malkas vajag? Uz Krāslavu, uz laukiem, uz siltumnīcam. Kād man gulēt? Vai pasaka? Pa naktī vajag strādāt. A pa dienu gulēt. Skaties. Ot ieeja tur. Vēl, конечно, vēl vajag gaidīt. Tur iet nevar. Saki, jāmazgājās, jābrauc ciemos vai ne, tad pirtī jākurina jāiet. Kā ciemos braucas, vajag katru reizi pirs, lai būtu. Ja ciemos brauc. Par ko signalizācija? Es nezinu, tad man Krāslavā jāpiebrauc. Nevar būt. Nevar. Pajaut ar Reginai. Viņa tev patiks. Tā sūdī vaga.
Vai drusku izvedina. Dūmi? Ne dūmi, jā. Spaini turēju. Tvans. Redzi tas? Ладно, uzgadīsi. O, normāli. O. Zasuni tu danos. Kas tā pa miglu tādu? Kaut kādu sēru viņš liek uz oglē. Kas kāp kaut kādu? Kas sērs kāp? Kas sērs? Вот я залы турал. Пиздец, жопа сразу залы. Kad sērožu. Tas ir. A kā tu viņu tur lej, vai tu vienkārši viņu išpricēji? Nē, nu kā, pirti izkurinu paņēmu ogles spaiņos. Ja pēc tam sēru spaiņos. Sabēru visu. Uz ogliem. Uz ogliem, jā. Šamans. Šamāni? Rezams. Kā šamāni. Var frezi tagad hujāču zēniem. Tev tas... Nu tas tagad hoć выработка tagad. Tomātu vēl ir. Jurka. Sezona tikai sākās. A kāpēc vod zaļos neviens ne? Man rīdzinieki visu laiku zaļos ņem. Nē, viņi man stavlīt jaunajam gadam. Jā, nu, tā kā jau tik nav zaļo. Tev jākurina tagad visu laiku, jā? Da nekurināšu, man nav ko darīt. Man vajag atpustīt. Nē, nu kā, siltum jau vajag, lai nogatavojas? Nē, nu jā, vot salasiet uz Rīgu jūs. Tas sulsums, rītdien ir sulsums. Nu, ko? Kas rītdien ir? Kam vārdienas rītdien ir? Svetlanas. Sveta. Твоя любовь. Nu, Nīl, varbūt iesim uz pirti, ne? Vai ko? Nu, tu jau te ezi piskā. Nu, ko es gribu pušiem parādīt visu, nu? Ja viņi man katru dienu šeit dzīvotu, viņi man zini kā apniktu. A kā viņi atbrauc? Svetās bija blakus dzīvos. O! Tu apniksi svetu, nē. Arī te jauni asmeņi apuzliki. Nu, ne jaunas BU. Nu, bet, tev vispār tīvu viņi palicis. Tas mazais traktoriņš lauk, jā? Es esmu malku vādaju ar šitu. Nu, mazais traktoriņš. Jā, iet, ka... Tagad visai Latvijai būs jāmetās, Jurkam jādāvina pļāvējs āķējums klāt. Jā. Tu jau bija jāksvajaga? Jā. Jāks no Dānijas sagādās. Janka teica, vajag sarunāt, varbūt pļauju mašinu nopirks. Jā, uzsauks. Nē, šito, traktorītiem. Ne tādu kā pie Nīva. Kā brauc. Ko es gribu liet? Tagad kāds... Es redzēju, jā, šodien. Šikanu. A viss, naudas nav. Tur es nezinu, parakņāties. Šodien, viņogus. Kur izlai? Juri, vajag bedri, metrs uz metri. Tu ozols stādījis? Es saku, nihrena себе metrs. Zāks tas ir normāls, metrs uz metru. Es saku, metrs uz diviem, a 3, tas vapšē. Tur, man 1,60 m. A ja viņš metrs, tikai 60 centimetri, bet 40 centimetri tev paliks, vēl. Nevajag rākt. Ko, braucam pīnārkas? Brauciet. Mēs pēc ēmēm brauksim. Vot, tu pēckat, ko viņš? Visu, Ot kā, tagad. Tas paslēpi. Kā? Tur atpazīt pēc sūdiem. Tur ir. Tu kā valstniekam būtu jāzina. Tas viņš laikam ir dirži. Kto? Kto un djavol? Viņš tad ir kaimiņu cūks atnāc. Domāju, kas man tur rokas dāv? Nē, vot šitas ir. I pie Inaras arī vietam ir. Viņam šņukurs tāds garš. Šņukurs tāds garš, es viņu redzēju vienu. Nevar būt, ka skudrulāts. Nakti. A viņš tos baltos, Tārpūs balts. A tev taču kameras, tu neredzi? Es viss nedarbojās uz zīmēkiem. Es nezinu, viņš sataisīja, kamera. Tā kamera. Turgas? Все norek, visu biznesa akcijas tikko nokritās. Regina mani redz, a šito zvēru neredz. Kas par kameru tādu? Jurka, Pauskum. Siltumnīcā man tur puzeri stāv. Viena puse, otra, lai Regina redzētu, kur es, skrienu, ne? Bijām pirtī, esam nomazgājušies, tagad varam ciemos braukt. Nīl, paklau, man može ar 3 kursi to. Kā tu gribi?
Vai. A tu pārģērbsies mājās? Te laikam nebaigi. Vai arī tā? Šitā. Tik varbūt man arī. Nu, tik skaties. Latgalian style. Da, jā, es pirtī biju, tagad uz Bali braucu. Nu, varu minūti kādu, šeit baigi daudz darba. Labi, Janka, davai rīt pazvan, labi? Jā, davai, Janču, jā, aha, davai, da. Srēzekne, Jānis, par tomatiem grib konsultāciju dot vajag. Reku šitāds aparāts mums roda ķeramais un bišķiņ aizsērējis. Man pašam kompresors nav ieslēgts. Pamēģināsim ar Jurku šito visu ārā dabūt, lai nav jāskavē vaļā. Не перепутать. Детям мороженое. Не, наоборот. Бабе мороженое, детям. Я, а ментус. Krieviski. Nu, mēs tā saucam mintuzi. Kā viņi tur ir? Inara, tu atceries? Mūsu ezera bija mintuzi. Bija vienu gadu, tur es pie babas skrēju. Saku, kas pa melnām čulskām ezerā nevar ieiet? Vo, tas ir mintus. A vot kā? Mintus vai mentus? Sirds vēlējām. Slavna veselība, lai būtu. Viss kāds būs. Mūsu vecumā galvenais. Jā, vajadzēs puķa sastādīsim vēl. Bedri izroksim 2. Šodien metrus uz metru izrakam. Jā, a nākošu gadu mēs 2 izraksim. Nu, tur baigi vajag lielo puķi 2. Reku gurķi, Juri, gurķis. Kāds Juris, tas ir gurķis. Juris Krivindžā ir gurķis Krivindžā. Labi. Nu tā. Turpinot pa tēmu pa garāžu, 15 km no Rīgas te ir mans īpašums. Reku šeit, es domāju, piebraucamo ceļu, bruģi. Nu, sākumā es nezinu, kā tur varbūt ierakstiet komentārā, droši vien vienkārši čembas un granti noblietēt, kamēr tur mašīnas vadās, visu kaut ko darīs. Rekur ir māja, rekur ir terase. Rekur tur ir garaža, ne garaža, bet šķūnis, kas ir kā garaža kalpojas, bet tam ir koka grīda, tur vairāk kāda moca iedzena. Šo mēs ar Normondu uzcēlām, man liekas, ka nedēļas laikā terasi arī uzcēlām. Un tad attiecīgi reku šeit ir zemes gabals, varbūt viņš izstās liels un plats, bet tā ideja tāda 10 metru stogalu un 7 metru platumā. Tā kā no vārtiem laikam drīkst celt 4 metrus, tad principā sāksies šī vietā un kaut kur sanāk kā basīšu groz beidzās. Un tā līdz galam, nu šitien te tā garažiņa domāta ir. Tā kā būvnieki un visi piesakojiet mana sapņu garāžu TikTokā, redakcijās Facebookā es likšu tos video un varat pasakot visam šitam, kā tas viss turpināsies. Baigi jau gribētu šogad uztaisīt to ceļu. Protams, žēl šo visu zāli bliest uz gaisā. Izdomāt pamatus, varbūt jau ieliet pamatus, un tad jau tā pirmā fāze būtu galā. Viss būtu uzsākts, un tad jau varētu ķerties klāt kaut kam nākamajam. Tā kā tā, varbūt kāds pieteiksies uz sadarbību. Protams, es esmu gatavs arī aizbraukt pie tiem uzņēmumiem ciemos, iefilmēt gan šitai filmai, gan jau kādu filmu taisīsim par garāžu nevienu, gan arī TikToki būs. Tā kā visi piesakaties, tur ir tāda anketa, ko jūs aizpildat, ko jūs varat piedāvāt. Un attiecīgi pēc tam jūs tiekat pie Excel, kur jūs varat redzēt visas fāzes. Un pieņemsim, cik izmaksās man šeit uztaisīt ceļu, cik izmaksās bruģis, cik izmaksās pamata. Tur būs pilnīgi viss Excelī līdz sīkumam, un katrs būvnieks, kas ko būs darījis, būs minēts. Un arī būs minēts gala klienta cenas. Tā kā domāju, interesants projektiņš. Ar šito zāģēt, kā man ar uzvaru nozāģēt, ka es varu ar to. Es tev parādīju, kāda šeit sistēma smuka man sataisīta. Tagad jau ir oktobrs un tu vēl ņemies ar siltumnīcām. Nu, nē, siltumnīca jau visu, viss gatavs man siltumot. Kā saka, lai zeme atpušas. O paskat, cik malkas. Padruskai. Ar motabloku. Nu, es tik sūdus, kur jau, man siltumnīca tā, kur puša, a kada? Kada man tur raznica? Nu, paskat kādu gubu. Padruskai. Vajag strādāt.
kad gulēsi, tev nekas nebūs. Tev onkulis neatvedīs pateiks, šeit jūri, es tev daļinu. Pašam jāstrādā. Tos ar traktorīti, valkaju, a šitos piekabē, tievus, a tagad griezis vēl šito. Значит, šeit pārspiežu sīks, mazāku, vasara griežas man sūknis, a tagad mājakis ras ar vienu dīneju zāgi, malku zāgēju. Tādu kādreiz uzbūvēja? Fāters? Fāters bija Krievu laiku. Agrāk šeit stāvēja dīnejas benzīne. Zidoks tāds bija. Tas Krievu laikos. Viņš pams visiem zāgēja malku. Visiem. Tāpēc arī pirkstu nozāģēja? Jā, ot viņš ar šito zāgi nozāģēja. Jā? Jā, a kā bija? Tūlīt es tev parādīšu. Tu man te pats bez pirksta nepaliec. Nē, to kur atslēgā. Pirmā reize tādu redzu, tā kā no 2 āmuriem uztaisīt. Jā. Klāts, šeit baigi smuka. Labi atslēgā, jomē. Ar tādu zāgi, tu ne tikai pirstus apgriezīsi, tu šeit vari galvu, ko gribi. Atgriež, tu ko ar tādu, šeit gaika nadjoga. Viņa pašai pēc tam pievelkas. Gribas tā vai... Paturēs siksnes man drusku tev. Neba nisi, kā saka. Šo. Kā bija, paska. Значит, papam tā ziema bija. Ot. Kā cimdi. Cimdi, ja? Viens padot, viens stāv pie zāģa. A viens atmet malku, ja? Zini, kā cilvēki. Daudz runā, viņš tā tur, ir raz. Понимаешь? И viņam ar šito galvu to cimdu ievilka. Tas tik momentā, sekundē, kā saka. Par to, ka tu stāvi pie zāģa, nevajag runāt tur, lai viņi runā. Ja tu te galvenais, tu stāvi pie zāģa, понимаешь? Lai viņi tur runā, ko grib, to ir dara. A viņš arī zina, ka, skatās kaut kur. A tas raz pagaļā, viņš jau zina, ka... Automātiski. Automātiski, i vso. Tā, broļi. Tev nevajag kaut kur pielikt kameru, man ir baigi krutā medība kamera. Tāda, kas dzīvnieks atpazīst vēl. A šodien redzēju dzīvnieku. Vot kur ir, dai pieliekam un viss. Nav koks, man tāda ap koku aplikt. Paklau, a tu vari pa šito paskatīties? Man šodien no rīta redzēju zvēru, kur rod po zemi. Iesim pavaram. Tāds moblin. Tāds kā suns, liels. Man nav tā tavējā, tu caur Regīnu jāskatās. Reginai, vajag Reginas mobilu paņemt. Krasovai saku. Regīna, kur ir? Mājās. Mēs viņu mobilu paņemsim. Vai tev to kameru varbūt, man viņu jau pieslēgts, tikai ap koku jāpliek. Kaut kur tas dzīvnieks staigāja, panākt to filmēs. Viņš vēl man kur. Vai pie tā koka pieliekam? Vai pie koka pieliekam. Ja mēs redzat, viņš man šodien zini ko. Iesadas gaisma. Jā. Es pamājam, viņš šeit ko rāpo. Jā, aizgāja. Tik viņš vēl paskat man. Visu pārāka. Kas tik? Varēs burkānu stādīt. Jā, paskat, viss. Es tev parādīšu. Kā jūrim nopļaut? Pasaka. Treku viskrūtākā medība kamera. Kamovue. Regin, mēs rīt redzēsim, kas par zvēru, tulīt kameru. Šitā ir 4G video novērošanas kamera nolēd akcijām medniekiem. Gan bildi, gan video, gan GPS iekšā, gan laika ziņas. Vienkārši nenormāli krūtas. Viņi pieslēdz kvalitāti super. Un viņai, starp citu, te izņemās ārā. Te ir eko akumulators. Šitas viss bloks uzreiz tā ar vienu rokas rāvienu izņemās ārā. Un var uzlādēt. Var pielikt arī saules paneli. Var no ārpuses neraujot taķīt uzlādēt. Reku SIM karte, SD karte.
Davai Reginas šito pārbaudīsim, strādā vai nestrādā. Davai vajag tad telefonu, jā. Jā, es klopku paņemšu pulti, jā? Regina, dot savu mobilo, es. Ko es tur skatīšos uz zvēru, nu? Man priekš kā mums tas zvērs, nu lai viņš jau staigā? Nē, tu mobilu dod zvērs. Nevajag mums to zvēru, dot mums mobilu, tulīt mēs pārbaudīsim. Strādā vai nestrādā kameras šeit. Reku uzlikām Jurkam šitā dajaks signalizācija mājās. Tā, pod охрану. Es lieku uz apsardzi tagad. Rekur ir, tu noņemt? Tu gribi uzlikt? Nē, es gribu uzlikt. Davai liec to ar pulti. Man vajag, lai zaļi degtu. Nu, neliekās? Nu, skaties, es. Nē, seriozi. Es saprotu, jā. Tā, nu es skaties. Ko, reņķi, uzlikt? Uzlikās. Nu, tak uzlikās. Reku galvenā māja. Apsardz. Nu, atver durvis, būs signalizācija? Nu, viņš daudz nosrāzu būs. Ajeks sistēmas redakcijās var nopirkt šāds. Strādā, ne? Noņēmu. Nē, nu tur, nē, es paņemāju, tas vajag uzreiz, čik, nu, es eitu laiku, es nezinu, 10 reizes. Da ne uzreiz skaties. Nu kā uzreiz? Nu nāc, to parādīšu. Nē, nu tu arī no sākuma. Nu pagaid, es jau reizi, nu ko tu? Nu skaties. Nu pagaid. Nu skaties, tagad ir noņemts. Noņemt, tulīt es gribu uzlikt. Nu, reku var ar aplikāciju uzlikt, nu var ar pulti, nu. Nu, ar pulti, nu. Nu pagaid, kā tu spiedi, tu pagaidi, iedod patur telefonu, iedod pulti. Nu parād man to telefonu. Skaties, es paņemu reku pulti. Rekur nav nekas. Es spiežu 1, 2. Nu, uzliku. Nu, stiprāk 1, 2, nespaidi 10 reizes pēc kārtas. Skaties lēnām, nespiedi 4 reizes, parād man to aplikāciju. Tie. Skaties, rekur, otra pusi. 1, 2, viss, nespaidi vairāk. Tu, kas sāc šito te, viņš nihrēnā nesaprot. Nu nē, man vajag, lai viņa zaļas degtu. Nu, bet reku deg. Skaties, visi Jurku vienu reizi un nespaidi daudz, skaties. Piespiež vienu reizi, gaidi. Noņēmās, redzi? Paņem, piespied, nespaidi viņu dahrēnā reizes, tad piespied vienu reizi. Tagad uzlikt, piespied vienu reizi. Uzlikt vajag. Gaidi. Nu vēl piespied stiprāk. Reku ir. Nē. Redz vienu reizi. Nē, par to, ka zaļš iedegās. Redzi sarkans. Pagaid. Jā, no. Sarkans, atkal nē. Nu tad divreiz lēn. Reku ir. No. Kā zaļš, Nu, viņš saprot no tās pults, padod signālu uz to galveno ierīci, kamēr aiziet. No galvenais man. Kur? Vislabāk jau ir ar telefonu. Tu jums Ajeks pasūtīsiet redakcijās ar telefonu. Reku pod охрану uzliekat. Nu labi, pod охрану. Nu viņa latviski arī ir tā aplikācija. Ja es Kraslava, piemēram, Regina Kraslava, es uz šeit atbraucu ar pulki. Nu, tad čakarējies. Čakarējies. Šeit bļaustīsies, Reginai zvanīšu, tā Kraslova neņem, kā viņa teica. Kā tā var būt? Nu, nebija internets pieslēgts, viņa nevar tā būt. Nu, davai, mēs paņemsim mobilu uz Kraslovu viņu. Davai. Jā? Mobīlie dati. Nu, tagad mēs ieslēdzām mobilie dati, un tad nav nozīmes, Jurka, vai no Kraslovas, vai no... Nu, man liek, vai no Kraslovas. Nu, viss strādā, Rekur. Dati strādās. Rekur, mobiliem datiem, pod охрану viss. Reku ir uzlikts. Strādā. Jā. Pod охрану. Jā. Tagad durvis man vaļā. Nu, ir pod охрану, ir uzlikts uz... Pod охрану. Nu. Tulīt taisu. No. Un es ņēmu nost, Reku. Jā. Es охраны noņemt un viss. Un Reku vēl nāk brīdinājumi, ka mājā kāds ielauzies. Tā kā Reku var slēgt atpakaļ Wi-Fi noņemt nost, man strādā no Kraslovas. Regina bija nestrādā. Mobilos datus vajag ieslēgt. Mobilos datus neslēdzu, es slēdzu Wi-Fi. Nu, так ты думай, блядь, обкрадут золото. Nu. Zolota, tev te daudz zolota. Gurķi sēklas nozags kāds. Pudeles man tukšas pa 10 centiem. Salasīs. Tā kā ledakcijas.lv atradīsiet Ajeks, video novērošanu, prožektors, visu. Šitā tev sapampis no zaļiešanas? Nē, es nevaru.
Reku normāls, jā. Šitā voka. No Rabotņiks. Работник, а ko tu domā? Нифига, viņa neslēdzas. Nu, nav zaļa, понимаешь? Nu, spiet. Ir. Nu, par ko zaļa nedeg? Kas tev teica, ka zaļajā jādeg? Tu teici. Es nezinu. Nu, kā? Ir uzlikās. Reku noņēmās. Nu, kā noņēmās, es nespiedu. A, tu uz čuju vienkārši iekšā bļauj noņem. O, tagad zaļš bija. Nu, pieradīs tehnoloģijas. Man liekas, ka tu nepareizi šeit saliki, draudziņ. Jā? Tas točne. Man liekas, ka šeit nepareizi saliki tu. Jā, varbūt. Jā. Vajag man pašam skatīties. Tu nepareizi saliki, draudziņ. Nu, braucam uz Krāslavu pēc kebaba? Kādat nevajag man kebaba, man trubu vajag. Reku var redzēt, naktī ieslēdzās gaisma, bet šī kamerā mēs neredzam dzīvnieku. Pie manis labs dzīvo tāda. Karoče, atbrauc malku, a viņa guļ. 1,10 m. Nu, guļ. A man tur, nu, šito, kā saka, sienu grabju. Jā. Nu, a viņa guļ. Es atbraucu ar to motabloku. Motabloks tas rūs. Es saku, ko tu še? A viņa guļ uz manis paskatā. Atkal guļ. Nu, kā saka, jauma, lapsene. A smuka tāda. Es saku, nu nāc uz rociņam paņemšu tevi. Nu. Tu zini, ja trakums sārgi, tas sūdīgi. Nē, tak es viņu nestikšu. Gandrīz. Normāli. Nē, tu sēdi, Jurim, ja?